Ramalas iekšlietu ministrijas pāraudzībā Palestīnas drošības spēks sastāv no vairākām struktūrvienībām – preventīvās drošības dienests, civilā policija, prezidenta apsardze un izlūkdienesti. Milzīgs drošības aparāts, kurā ir aptuveni 30,000 aktīvo darbinieku, kas gadu gaitā apmācīti ar starptautisko misiju, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu drošības koordinātora USSC atbalstu vai Eiropas Eupolkops misijas atbalstu. Viņu doktrīnas centrā ir drošības koordinācija ar Izrēlu, kas tika izveidota ar Oslo vienošanos un nostiprināta pēc otrās intifādas. Šis mehānisms palīdz uzturēt sabiedrisko kārtību lielākajās A-zonas pilsētās un novērš konkurējošo bruņoto grupējumu, īpaši Hamas vai Islāma džihāda, centienus pārņemt teritorijas kontroli, kā tas notika Gazā 2007. gadā. Taču uz vietas šī līdzsvara noturība ir trausla. Dženīnas vai Nablusas bēgļu nometnēs Palestīnas pašpārvalde regulāri tiek apsūdzēta no sabiedrības daļas puses par darbošanos kā drošības apakšuzņēmējs. Tajā pašā laikā Izraēlas aizsardzības struktūrās drošības analīzes un novērtējuma ziņojumi brīdina par ieroču pavēršanas scenāriju. Stratēģi vidū pastāv bažas, ka Palestīnas pašpārvaldes sabrukuma, pēctecības kara vai lielas eskalācijas gadījumā veselas vienības, kas ir augsti apmācītas un bruņotas ar automātiskajiem ieročiem, varētu pārtraukt pakļautību, ignorēt pavēles no vadības un pievienoties bruņotiem grupējumiem vai vērsties pret Izraēlas spēkiem. Vienā pusē partneris, otrā potenciāla pulvermuca. Drošības dilemma ir absolūta.